Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Mīļie draugi, jūsu ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Un šodien mums ciemos ir Ivo Puriņš, un mēs tikko runājām. Sveicināts. Sveiki. Kā man tev pieteikt? Šamanis, laika stalkers, sauļu salicējs, bet tu teici, ja godīgi, tad es esmu... Toltiku magu līnijas Celeste kapteinis. Ir magu līnijas... sarkanā magu līnija, oranžā magu līnija, viņi iet kā varavīksnes, krāsas, gan kā čakras cilvēka. Tālāk Manipuras līnija, pie kuras pieder Karls Kastaneda, kurš rakstījis grāmatu Teuns Mares. Ir līnija Verde, kas ir 4. līnija, pie kuras pieder Dons Migels Ruijs, varbūt latvieši ir lasījuši tādas grāmatas. 4 vienošanās viņam bija grāmata. Jā, tas ir līnija Verde. Es esmu Celeste līnijas Nagvals. Bet mēs saucam sevi par kapteiņiem, mēs nelietojam vārdu Nagvals, jo Celeste līnija pieturās pie tās koncepcijas, kad vienīgais un īstais Nagvals ir Jēzus Kristus. Mēs atzīstam viņu kā burvi, kā Nagvalu, kā avataru, un tāpēc mēs vienkārši saucamies par kapteiņiem, tie, kas ir Celeste līnijas. Par Jēzus Kristu mēs vēl parunāsim. Klau, zini, kā es pagatavojos no Ivo Puriņš, ko cilvēki, kad ierakst, pieņemsim, ChatGPT vai ierakstīt, tad tu esi bijis, tev dzīve iedalās līdz 2000. gadam un pēc 2000. gada, kad dzīvoji tā kā normāls cilvēks, tu strādāji pa ugunsdzēsēji 12 gadus, gāji pa krogiem, kaut ko iedzēri, tā kā normāls cilvēks, tādā garā, tad tev kaut kāda sūda tie ugunsdzēsēji darbā, un tad sākās faktiski tavs ceļš uz to, lai tu kļūtu par šamani. Jā. Tu satiec, pastāstīsi, kas īsti notika tālāk? Tu vienkārši uz ielas satiki magus. Satiku neparastus cilvēkus, kas uz dzīvi skatījās savādāk. Es ar viņiem gadu komunicēju. Pēc viņu ieteikuma 3 mēneši pamācījos astroloģiju Maskavas akadēmijā. Tur man atklāja, ka es viņu nemācījies perfekti pārzinu. Es mazos jautājums iestripināšu. Kā? Es pats nezināju, kā vienkārši, ka es sāku mācīties, man tie maģi teica, sāc mācīties, atklāsi, ka tu zini. Tad man nebija nekādas jausmas par iepriekšējo dzīvi pieredzi, tas bija 94. gads, es vēl strādāju ugunsdzēsējos. 95. gadā es mācījos pie maģiem. Bet, piedod, kad tu strādāji par ugunsdzēsēju, tev nebija kaut kāda sajūta, ka tu nezini, jūti, kur būs ugunsgrēks? Man čaļi vienmēr prasīja, šodien izbrauciens būs, nebūs, naktī varam mierīgi. Jau bija kaut kas tāds? Protams, man vienmēr prasīja tādas lietas. Jūti jau tur kaut ko? Jā. Okay. Labi, tu īsā, saties neparasts cilvēks un gadu ar viņiem kaut kā komunicēji? Komunicēju kaut kā, jā. Un tad viņi pēkšņi, tur bija tā, ka to gāja pa krogiem, kā es vienkārši pagadzēju, un viņiem nepatika, tu ej pa krogiem, un viņi no tavas dzīves pazuda. Jā, pazuda, un viss. Jā, tagad tu paliec viens bez magiem, ko tu dari tālāk? Turpinu dzīvot tāpat, bezatbildīgi, varētu teikt, tikai priekš sevīm, kā savā ego tripā, kā es tagad saku, kā egoists. Kamēr es aizdzīvojos līdz tam, kad mani atlaida ar vilka pasi ar pantu no darba ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Ko tu izdarīji? Ko es izdarīju? Es biju ļoti bēdīgs biju. Un iegāju salonā, kā jau atcerējos, kad kaut ko es ko no ugunsdzēsiem tu izmet? Pa dzeršanu vai piekāvu kādu? Nē, es biju nodaļas komandieris un iebrauca ģenerālis, braucot no Dāčas pārbaudīt, kā dežūra iet. Pirms tam bija bijis kaujas štābs, it kā viss ok, un es neaizslēdzu daļā durvis un kaut kā dīvaini suns nerēja. Un kad svētdienā vienkārši mēs svinējām vienu džeka tādu dzimšanas dienu, mazliet atzīmējām, man uz galda bija alkohols, un pilnīgi nemanot ienāk dežūras zālē ģenerālis, un opā,
Es pirms 2 nedēļām parakstīju, kā visi nodaļas komandieri, es mājiņas komandieris biju atsevišķajā postenī, kad es strikti cīnīšos pret alkohola lietošanu darba vietā, man tur visu uz galda, un lai neatlaistu visu mājiņu, es pateicu, ka es piespiedu visus dzert, saproti. Tad vismaz atlaiž mani vienu, nevis visu mājiņu atlaiž. Un tālāk tu ej pa ielu un slavenais zīlēšanas salons Cagliostro, starp citu, ko visi Rīgā vai pamanījuši, un tu vienkārši ieej viņā iekšā, kā es lasīju, un sieviete tev prasa, jums vīrieti kaut ko pastāstīt par, un tu saki, nevis jūs pastāstīsiet man, bet es pastāstīšu jums, viņi tev paņem uzreiz arī darbā. Jā, es pateicu, ka es atnācu strādāt, un viņi saka, oi, cik labi, mums salona saimniece šeit pat atrodas telpās, viņa tevi pārbaudīs, pasēdi. Es praktiski kārtas es pirms tam nopirku tuneļa pārējā. Es kā Austaps Benders staro kārtas turēju pirmo reizi dzīvē. Tagad es ar viņām brīvi rīkojos. Toreiz es viņas pirmo reizi nopirku. Lieku kārtas un stāstu viņai par viņas dzīvi. Patiesībā, pat cik es pārzināju astroloģiju tajā laikā, man bija uz lapiņām izprintētas visai dienai horārās kartes. Es pēc šīm kartēm vēl tagad meklēju pazudušus cilvēkus, kad atnāk zvans, es zinu atbildi, kā situācija izkārtojās. Un ik pēc 20 minūtēm man viss zvaigžņu stāvoklis ir. Man ir jāiet runāt ar saimnieci, es atrodu, man 16:20 es ar viņai runāt. No galvas iesēvoju atmiņā visu zvaigžņu stāvokli. Visu atceros un tēloju, ka es zīlēju uz kārtīm un stāstu viņai par viņas dzīvi. Pēc pusstundas viņa pateica, ka tālāk nevajag, visas esmu pieņēmis. Tu zini, kā jau sastājušās šodien zvaigznes un pēc stāstās. Klausies par to cilvēku meklēšanu. Es atceros, Latvijā pazuda mazais Ivāns Liepājā, 5-gadīgais, kurš beigās tika atrasts mežā nosals, bija aizgājis diezgan tā no tās Liepājas. Visi Latviju viņu meklēja, sazinājās, tur bija čati, un ko es pamanīju, ka pilnīgi visi ekstrasens brīdī pazuda. Visi. Neviens nevarēja pateikt, ka mazais Ivāns ar kājām 5 gados iet iekšā mežā, viens pats, un ka vispār kaut kādu rādījusi uzzīmēt vai virzienu, kur iet. Un vienkārši puika ņēma un nosauca. Un tas man bija baigais arguments pēc tam, kad es runāju ar Rāmas Ugunīs. Es teicu, kur jūs mīļie bijāt visi tajās dienās gudrinieki? Ja es teiksim tā, es neesmu tāds aktuāls, kā saka, nedzīvoju ar to, ka glābt cilvēkus. Man pirmkārt pašam sevi jāizglābi un cilvēkus, kas ar manīm saistīti, es nesu atbildību. Bet pat cik es sociālajās tīklos esmu, ja es ieraugu tādu situāciju, kad bērns pazud, es pieslēdzos, teiksim tā. Par to Ivānu toreiz tu nezināji? Es pat nezinu. Kā lai to pasaka, palaidu, kā saka, garām šo situāciju neredzēju. Un tagad tu esi Cagliostro. Vispār instants dzīves tās ugunsdzēsējs Magi Cagliostro. Un tur es baigi instanti lasīju, ka tu strādā 6 gadus un katru reizi pirms zīlēšanas cilvēkiem spogulī skaitīja tēvreizi. Un lūdzu Dievam, lai viņš neļauj nodarīt tev cilvēkiem pāri. Jā. Tas tā instanti, it kā kristīgā ticība, viņa to okultismu nepārāk un tās zīlēšanas, bet tu saki, ka tev tomēr palīdzēja. Nodarīt pāri cilvēkiem ir daudz vieglāk. Ja mēs praktiski nodaram pāri vienmēr viens otram par to nedomājot, pat labu gribot. Un zināmā mērā pat svarīgākais, ka es strādāju, lai es pārāk neieietu egotripā un nesāktu stāstīt tas, kas pilnīgi neatiecās uz cilvēku un ko viņam nevajag cirtēt. Pie tam strādājot darbā, kad tu jau varētu teikt, uztrenē kaut kādu redzējumu, tad ir jāpārvar vēlēšanās palielīties, ka tu vēl to, šito un vēl kaut ko redzi. Tur ir jābūt mākslā, lai nepateikt pārāk daudz. Bet instants tas, ka tu vērsies pie kristīgā Dieva, lai viņš tev palīdz izzīmēt. Un viņš arī palīdz. Klau, pastāst, kāds īsti instants darbojas? Piemēram, tie, kas, teiksim, ir skeptiski uz to visu skatās. Es, piemēram, man ir 50-50, jo es zinu, dažs gadījums dzīvē pilnīgi neizskatāms. Viņi saka, kad cilvēks vēršās, pieņemsim pie zīlnieka, tad, principā, viņš ir zīlnieka varā, jo zīlnieks zina, vienkārši cilvēki nenāk, tātad viņš jau ir problēmās, un tam zīlniekam pār viņu ir zināma vara. Tālāk to cilvēku, principā, var noskenēt, apmēram emocionālo stāvokli, ādas stāvokli, acu skatiens, finansiālais stāvoklis, viņš momentā tiek ielicis kaut kādā plauktiņā, kur cilvēkam ir vai nu tādas vai tādas problēmas, tām problēmām visām ir kaut kāda, zinām, loģiska risinājuma pārsvarā, un, kad, principā, zīlnieki ir ārkārtīgi augstas raudzes psihologi vispirms un cilvēku skanētāji.
Arī tādi ir. Būtībā kartes daudziem zilniekiem nav vajadzīgas. Tas vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem patīk redzēt viņu tālās. Un šeit ir viens tāds moments, kad kāds ir zilnieku uzdevums. Nu, īsti zilnieku uzdevums, ja viņš ar atbildību strādā. Mums ir potenciālais liktenis visiem. Tad potenciālajā liktenī nav ierakstīts, kad notiks tā un tā. Un zilnieks izvēlas no tām potenciālām iespējām, viņam ir jāsaprot, kāda būs cilvēkam labākā versija, un ar savas enerģijas spēku to labāko versiju iezīmē. Un tieši par to cilvēks maksā naudu, ka viņam no daudzām iespējām ir iezīmēta priekš viņa pati labākā versija. Un tur ir tā suģestija kaut kādā mērā, enerģija. Zilniekam jābūt savienotam. Viņš it kā novada no augšas to, viņš pret cik viņš operē kozālajā plānā, kur liktenis līnijas. Viņš it kā pasakot cilvēkam un pareizi pasakot. Viņš tā kā plati, kad iededzina, zini, celiņu, vinila platē, viņš iegravē to labāko versiju. Protams, ja cilvēks ignorē visus zilnieka padomus, kad viņam ir jācīnās ar saviem triggeriem, un kad, iedomājies tā, kad cilvēks aiziet pie zilnieka, zilnieks viņam iegravē, bet viņš nevis ņem savu dzīvi rokās un uzņemās atbildību, bet vienkārši kož bez apstājas. Protams, tur nekas nenotiek. Bet... Klau, ko tu saki par tādu, ir tāds viedoklis, ja? Es esmu šo teicis, skatītos Sokrāts neteica, ka cilvēka liktenis ir viņa raksturs. Kad cilvēka likteni nosaka viņa raksturs, respektīvi, viņš no dabas ir karstasinīgs, emocionāls. Viņš johaidī, visdrīzāk, kad ar viņu notiks kaut kāds. Piemēram, tā kā ar manī, es arī esmu emocionāls, es izsakos, kurus varēju neizteikties. Es tur zinu, kā Cistorā Andrejs arī godīgs, ka labprāt izšķirtos, bet tas ir tik dārgi. Ja es nevaru, es šķiros, man vai nu ir, vai nu nav, man vajag būt absolūti savas dzīves laikā godīgam pret sevi. Tas ir mans raksturs, kas arī ir mans liktenis. Tu esi daudz godīgāks nekā cilvēki par tevi runā. Un redzi, kas par lietu. Ir mums katram kaut kā enerģijas, kā funkcionē tāds enerģētiskais karkas. Viņš vienlaicīgi ir mūsu enerģētiskais karkas un vienlaicīgi ir liktenis. Un tas liktenis, viņš katram ir ar raksturu noteikti, tu pareizi saki. Bet viņš var izspēlēties dažādos pozīcijos, dažādos stāvos. Tas ir katrs var būt arī miljonārs. Bet būtībā tas neko nemaina viņa laimes stāvoklī. Piemēram, kā lai to pasaka, tev ir tāda lieta, ka tu neatgriezeniski nocērt lietas, kuras dažreiz vajag atšķetināt, tā kā mezglu atraisīt. Tu paņem bacu un nošķetini. Un dēļ tā, ka tu šo mezglu tā nocērt, tev līdz pēc tam vēl kāds dažādi enerģētiskie hlami, kuri tev pēc tam jāsaslauka, nevaloda, saproti. Būtībā tu pateiksi, kad tas nav godīgi, teiksim tā. Bet tu izdarīji pareizi, bet tev bija slinkums raisīt. Tu gribēji ātrāk, vienkāršāk pats, un tas ir atrisināts. Bet ja tu jūti, piemēram, kad ir cilvēki, kad ar šo cilvēku iespējams kopā reāli dzīvot. Tas ir traumējoši un ārprātīgi. Un tur es domāju, ka nav ko vilkt garumā, jo, piemēram, cilvēki, mēs runājam par laulību kaut kādu, 99%, kas izšķirās, saka, ka vajadzēja to izdarīt jau pirms vairākiem gadiem. Bet, piemēram, ko es gribēju pateikt par to, ka cilvēku liktenis ir viņa raksturs. Un ir tādi karstasinīgie zēni, kas tur, piemēram, beigās kaut kādos kautiņos iet bojā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir tādi miera mikas, kas pēc rakstura ir tādi mierīgi. Ar viņiem tiešām visu dzīvi pilnīgi nekas nenotiek. Nekas viņam nenotiek. Viņš ne par ko arī īpaši nesajūsminās. Viņš tā nodzīvo to dzīvi, un beigās ir šokā, ka viņa ir beigusies. Un atkal viņa likteni noteica. Viņš nekāpa, ka viņš nedzēra, teiksim, tur rūmu un negāja tur skaidroties, vai neiemīlējās karstasinīgi, vai nelika lielu naudu uz biznesu. Tas var, ko es gribu pateikt. Jā, es saprotu, bet mēs pacentīsimies pēc iespējas vairāk cilvēkiem pateikt. Mēs tagad vienlīdzības zīmi liekam, un šeit nav atkarīgs no tā. Tas karstasinīgais zēns var būt pilnīgi tukšs, un viņa tā karstasinībās, tā lēkāšana izpausmes, viņas nekādu iespaidu neatstāja ne uz dzīvi kopumā, ne uz viņa tuvākajiem cilvēkiem. Viņš nekādas pārmaiņas neizdara, viņiem vienkārši viņus triggerē.
Saprot, vienīgais. Tad pašā laikā tas klusais, mierīgais cilvēks, viņš var būt grāmatu sarakstīt, ko pēc tam citi ir interesi lasīt. Bet viņi nenotiek, mēs skatāmies to dzīves līniju, ko es gribu pateikt. Tad, piemēram, no viss, kas tur mašīnām ir nostušies vai nodzērušies, vai, teiksim, nu tā, es nenāju par tādu izklaides alkoholu, bet tomēr visi jau zināja, visi tā kā, bet viņš ir baigi kod, tas ar mašīnu brauc tā kā traks, tas bija laika jautājums. Vai arī tas zēns, viņš visu laiku tā kā pa naža asmeni dzīvo, visu laiku viņš riskēja. Ja? Pēc viņam raksturs tāds, viņam tā parastā dzīve vienkāršā īstenībā absolūti neinteresē. Viņam vajag katru dienu piedzīvojumu, notikumu. Un tas beigās arī izšķir viņa likteni. Restīvi viņa raksturs, nevis kaut kāds tur, debesīs kaut kas tur tā. Es arī pazīstu personīgi tādus pusbandītus. Viņi saka, viens gan pakārās Valmierā, viņš teica, ka viņam principā ir katru dienu kaut kādas sūdzes. Un tad viņš stāstīja man, kā viņš ir apškarējis taksistu, kā viņš ir aizbraucis uz Rīgu pēc 3 ķieģeļiem. Tukšā televizora kastē kartonu ielicis 3 ķieģeļus, aizbērs ar granulām, aizlīmēs ciet, varēs takstam, vai nevar uz Rīgu aizvest. Viņš teica, bet naudas man nav, bet man ir teļuks. Viņš paceļ, davai pa teļuku aizvedīs. Un viņš teica, un man vienkārši, Anģis, zina, ļauns cilvēks, man kaips. Un man vajag katru dienu kaut kāds, un beigās kaut kādu viņam sūdu bija viņa atrada, ka viņš pakāries. Viņš slikti beidz. Jā, un visi zināja, ka tādā stilā nevar labi beigt, bet viņš savādāk nevar dzīvot. Saproti, šie cilvēki, kas ir tādi azartiski un taisa sūdus, ja viņi laikā sevi transformētu, viņi ļoti daudz varētu dot šai pasaulē citiem cilvēkiem. Viņiem potenciāls ir enerģijā, viņi bieži vien iznieko visā tā figņā. Jā, labi, mēs tikām tagad zīlēšanas salons, un tu zīlē. Un kā, tas man mazliet interesē. Tomēr pie tiem arī nāca bandīti un prasīja, vai var vest pāri robežai kontrabandu tādā un tādā datumā. Viņi teica, lai viņi kā prasa, viņam neprasa pazīlēt, viņi saka lapu izmet, vajag apskatīt. Un ja netrāp, nenāk tev pakaļ vecais, ko tu mums parādīji? Man ir jāzina, ka es trāpu, nav variantu. Ir daudz metodas, neievist kaut kā no lapas, kā saka, tikai tādas lietas skatīšos. Pirmkārt, pašas svarīgākās lietas es skatos no svētā kalendāra, kur praktiski veidojas šī matriksa ritmika. Tas ir vistiešākais, vēl labāk par astroloģiju. Kārtas es izmetu tā pārbaudīt pats sevi. Teiksim tā, kad viņiem arī prikolīgi. Bet tādas lietas es nekad nelemšu, tikai kārtīs skatoties. Starp citu, mēs aizmirsām sarunas sākumā. Mēs sarunājamies 5. jūnijā. Bet Ivo Puriņam ir vispār cits kalendārs. Kas šodien ir pēc tava kalendāra? Šodien ir 3 muļuki, Maņa Kvilnis ieta, 3. atslēga. Drīz iestāsies 4. jo dienam nomainās 9:30. Tad ir laikā, kad agrāk bija programma Vrēmi, nomainās enerģija. Šodien pārvalda 13. ģēnijs Belet un 69. eņģeļu vārti šodien. Tās ir tādas koordinātas. Ļoti daudz informācijas, jo, piemēram, man šodien ir ceturtdiena. Ko es ceturtdienu, dienu pirms piekdienas, rītdien sākās tik daudz informācijas tajā, ko tu tikko nosauc, kas šodien ir pa dienu. Tas dod informāciju, kā šodien nodzīvot labāk? Nē, tas dod informāciju man, ka man ir ļoti milzīga atbildība pret to sarunu jātiecas. Saprot, ir 72 dieva ģēniji, kas praktiski katrs pārvalda dienu. Viņi pēc kārtas mainās 72, viņi iet ar 73 vārtiem. Un šodien ir 13. belets, un 13. bija, viņš ir saistīts tieši ar Latviju, ar mūsu zemi, jo 90. gada 4. maiju, kad oficiāli tika dibināta Latvijas republika, otrā neatkarība atgūta, kad svin neatkarības dienu, to dienu arī pārvaldīja šīs dienas ģēnijs Belets. Un tāpēc mūsu sarunai var būt ļoti liela nozīme priekš Latvijas cilvēkiem. Jā. Klau, un kurā brīdī tu oficiāli, bet tā diena, ko tikko nosauc, un tas vispār, par ko tu runā, tas ir tas seno maiju kalendārs? Tas ir, varētu teikt, laiktelpas matricas. Laiktelpa, saprot, mēs dzīvojam, kas saka, laiktelpā matrica. Un šai matricai ir konkrēta konstrukcija, konkrēts musturs, kā, iedomāsimies
vienkārši, lai cilvēkiem būtu saprotams. Pēc mitoloģijas gan mājiem, gan somugriem ir laika dieviete. Somugriem viņu sauc par Sampo, mājiem viņu sauc par savādāku. Tas ir tas pats, kas zemes dvēsele, tas ir tas pats, kas Dievmātes Marijas arhetips, kas ir kā visu šeit zemi sargā cilvēkus, kurus Dēls ir Jēzus Kristus. Tas ir tas arhetips, tas zemes dvēseles, kas ir audēja. Un no enerģijas, kas nāk, viņa auž tādu kā audeklu. Tas audeklis, mēs viņā dzīvojam kā laiktelpa. Un tas kalendārs ir tas, kā harmoniski tie musturi veidojas, tie dzīpari. Un dienu nesējs, es esmu dienu nesējs, viņš ir saslēgts ar to musturu, ar tiem dzīpariem. Un viņš zina, ka ir 20 enerģijas, 72 dieva ģēniji, un ka ir vibrāciju rindas 13, 27, 9, 63, 91. Tas kā vērpjās, saproti? Un katrā tādā vērpes punktā viena diena tā ir viena vienība. Un viņa ir dabā viena vienība, nav mazāka, tur neko nedalās, jo tas ir vienīgais, ko cilvēks var reģistrēt bez pulksteņa. Tāpēc tā ir dabiskā viena vienība. Mājas, baidos nevies, māja ir indiāņi? Jā, indiāņi. Meksikā, Gvatemalā dzīvo, es 3 māju ciltīs iniciāciju esmu saņēmis, man vienkārši iedeva, tāpēc, kad redzēja, ka es esmu pieslēgumā, ka es to redzu, kad es jau tur aizbraucu, un viņi vienkārši paši palūdza, lai es palieku, ka viņi atbrauks, iedos svētību. No savas iniciatīvas es neprasīju. Tas pēc sarunas tā viņi reaģēja. Esmu saņēmis iniciāciju pie mamiem, pie lakondoniem, Meksikā, pie mamiem, Gvatemalā un pie kakčikeliem, jeb kičemājiem, Kiča štatā, Čahulā. Principā, baigi interesanti, parasti cilvēki brauca kaut kādos izklaides braucienos, tu esi bijis Dienvidamerikā, cik reizes? Es Vidusamerikā, reizes 4. Jā, bet tu uzreiz brauc pie konkrētiem šamaņiem, vecajiem? Nē, es nebraucu konkrēti pie viņiem, man ir ceļš aizved, es braucu vienkārši pa pilsētām, kā lai to pasaka, atrast tur pagātnes līnijas, atrast sevi, kā es to visu zinu, ko zinu, pārliecināties, vai es tiešām, tas man nav egotrības, bet vai ir atbilstošas zīmes, kad tās laika līnijas, kurām es sekoju, no kurienes viņas manī ir, no kurienes viņas nākušas. Un kaut kā tas ceļš man aizved pie tiem šamaņiem. Un kaut kā viņi man saka, zini, tu neej prom, mēs tūlīt pasauksim šeit draugus vietējos, mēs ar tevīm gribam rituālu noturēt. Un es palieku, un viņi vienā no vietām, tas bija gan lakondoni, gan Kiča šamanis Čahulas kalnos, teica, ka es viņam teicu, ka es no Latvijas nāku, kad mūsu tautai ir īpaša saite ar kosmosu, ar to 4D, kur veidojas laiks, no kura vērpjās laiks, tās laika līnijas. Patiesībā, kāpēc es paņēmu šo te, lai parādītu, kas priekš dienu nesē ir diena. Katra diena ir, kā saka, viena zīlīte, saproti, viena diena, otra diena, un mēs tā nesam šīs dienas, viena zīlīte dzīvē. Viena diena, tas ir kā viena mazā dzīve. Tas ir praktiski tā, ka dienu nesējs, viņš var dienā izdzīvot veselu dzīvi un iegūt milzīgu pieredzi, kas iespējams 2-3 gados, jo tu katru rītu, kad pamodies, tu pamodies no jaunā dzīvē, tu nevari pamosties tādā pašā vietā. Tu izej no matricas un atgriezies viņā. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai naktī būtu tas mazās nāves efekts. Nevis tu tāds kāds aizmiķi, tāds arī pamodies. Teiksim, tā aizmiķi sarūktināts un pamoties tikpat skumjš. Aizmiķi dumš un neko nesaprotot, kas notiek, un tikpat dumš pamoties. Galvenais ir pamosties gudrākam, laimīgākam, ar vēl lielāku enerģiju. Tas nevienmēr sanāk, bet uz to ir jāiet. Man šodien sanāca, es gulēju ap citu dienas un sapņoju, ka man riteni nospēra. Un es pamodos, ričuks nav nospērs. Maz tāds prieks. Bet man bija nesen baigais sapnis, es sēžu kaut kur Londonā un skatos, kā bērni spēlē futbolu. Un pēkšņi man pienāk klāt Deivids Bovijs. Un viņš sāk manī runāt. Viņš saka, ka vajadzētu aiziet iedzert kaut kādu kafiju vai kaut ko es gribu. Un es viņu skatos, viņš ir tā kā tu, un es saku, klausies, tas nevar būt tu. Pirmkārt, tu esi miris, jā. Viņš tā, apmēram, jā. Es saku, pirmkārt, tu esi miris. Un otrām kārtām tas vienkārši vispār nav iespējams. Bet tas ir tik dzīvs, ka es vienā no rīta sastīju, tas ir man tik dzīves. Un pēkšņi bišķiņ tālāk sež arī Maikls Džeksons.
Maikls Džeksons sēž, un es sanācu ar Davidu Boviju. Mēs bijām kaut kādā bārā, vācu, ar gariem tādiem galdiem. Viņš paņēma mazo šotiņu, tādu uzdzerumu ar kaut kādu citroniņu. Es paņēmu kafiju, un mēs runājam par mūziku un par visu kaut ko. Un es domāju, bet Moškas nesapņoju. Bet kā viņš var būt dzīves? Viņš ir, saproti, viņš nav miris. Lieta ir tāda, ka cilvēks, kas neko dzīvē šeit neieliek, nedara, viņš, kā lai to pasaka, nomirst, un viņš uzreiz aiziet gatavoties jaunai piedzimšanai. Tādiem cilvēkiem kā Maikls Džeksons, Deivids Bovijs, arī es pacenšos, uz ko strādāju, lai šādu te iespēju iegūtu, vēl patusēt. Ja cilvēks kaut ko izdara, kaut ko šeit ieliek, tad mums, ja mēs kaut ko izdarīsim nozīmīgi, mums tāpat kā Bovijam tiks dota iespēja patusēt vēl. Saproti, neiet uzreiz uz nākamo inkarnāciju. Es ar Bono arī esmu pirtī sēdējis, bet viņš vēl ir dzīvs. Un es viņam saku, bet kā ir būt tādam rokstāram? Viņš saka, zini, viņš pierod, bet nevar pierast pie tā, ka mugura drausmīgi sāp. Un es sēdēju ar Bono un reāli pirtī, un viņš man sēž un stāsta, ka viņš saka, viss apmēram māņģi, viss ir normāli, piķis ir, bet drausmīgi mugurs sāp. Pēdējā laikā viņš saka, es pēc končiem, un es arī tās sēžu, bet kā? Bet tas Bovijas sapnis, klausies, parunāsim par to šamanismu. Tu tikko pats ierunājies par to, par šitiem sapņiem, tas ir tīrākais šamanisms. Redzi, skaties. Šeit, kur mēs sēžam, mēs esam 3D ar tevi matricē. Matrice vispār pastāv tāpēc, ka pastāv lineārais laiks. Tur laika nav. Šeit matricē mēs nonākam lineārais laiks, filma izstiepta, lietas cietas, galds ir ciets, tas, kas ir dzīvs, tas, kas ir miris, ir miris. Tanī vietā, kad tu aizmiedz un nokļūsti sapnī, tu ļoti labi nokļūsti ārpus matricas un vari atcerēties. Tad tu nokļūstot sapnī, tu izej no tās ierakstītās lentes, un tur nav laika, tas var būt jebkura. Un tanī pašā laikā cilvēki, kas ir kaut kādā mērā, teiksim tā, saslēgumā ar savu dvēseli, es nešaubos, ka talantīgi muziķi ir saslēgumā ar savu dvēseli, viņi arī tur tusējas. Un tas, ka tu tur satiecies smalkajā plānā ar Bono, tas ir tīri normāli, nekas tur neparasts nav. Jā. Klau, par to šamanismu. Kā vispār paiet tava dzīve? Tu skaidrs, ka darbu, tu no rīta ne, un vakarā mājās nenāc. Tev zvana cilvēki, kuriem vajag palīdzību, un tu viņiem palīdzi. Vai kāda ir šamaņa dzīve vispār Latvijā? Kā dzīvo šamans? Es te lasīju, ka tu neizmanto neko no modernajām, bet tomēr izrādās, ka karstais ūdens tev ir un mobilais telefons arī tev ir. Paklausies, es ļoti negribētu stāstīt cilvēkiem pasaciņas. Šamanis es esmu tikai tagad bija 31. šamaņu diena, un man bija vienam no 8 šamaņiem jābūt, kur jāpiedalās rituālā. Ir vēl tur Jāņos vai Saulgriežu rituāli kādi. Ja es rīkoju rituāli, es taisu priekš cilvēkiem rituāli, es esmu šamanis. Tikai tādīs gadījumos. Visos citos gadījumos es esmu Ivo. Es esmu tas, kas es esmu dotajā momentā. Es vairs neesmu tas, kas biju pat nesen atpakaļ, jo visu laiku kaut kas iekšā manī nomainās jaunā versijā. Es nevaru apstāties. Tas trakums varbūt savādāk izpaužās. Martā Tenerifē es veicu procesu, starp citu, man viena maģiska meitene palīdzēja šo procesu veikt. Viņa teica, lai tevi pasveicina. Viņa teica, pasveicina Kīviču būsi pie viņa. Viņa sveicina, kā meitene sauc? Laura. Laura sveicina atpakaļ. Jā, tā pasveicina. Un viņa man palīdzēja veikt atbrīvošanos no emocionālā ķermeņa. Un tagad dotajā momentā es ravēju, nodarbojos ar to, ka ravēju tos triggerus, kas vēl palikuši. No tā emocionālā ķermeņa ir jāatbrīvojās, lai es ietu tālāk, lai man nemaisītu priekšstats par sevi. Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Piemēram, ko tu gribi paveikt uz zemes? Parādīt, nodemonstrēt cilvēkiem, kā var šo te realitāti
ietekmēt, veidot, lai viņa ir laba. Kā var pārveidot to realitāti, kurā tu atrodies, neskatoties ne uz kādiem ierobežojumiem, ne uz kaut kas notiek ārpusē, vienkārši ar savu nodomu. Kā tu vari darīt, kā var darīt tā, ka viss, ko tu dari, ideāli sanāk. Tev viss izkārtojās, tev vienmēr atnāk laikā transports, tev vienmēr, viss vienkārši izkārtojās, tā it kā Dievs tev ceļu klātu. Bet, lai tā izkārtotos, ir ļoti dziļi jāizrokās sevi un jāiztīrās no visa. Emocionālā formas attīrīšanās tā bija emocionālās formas nomešana, ko mēs nesam sevī no bērnības. Tas ir ļoti smags process, uz ko es gāju pēdējos 6 kādus mēnešus apzināti. Un pat izmetot to emocionālo formu, kur ir pieredumi, kur ir tas, kā Ivo Puriņš runā. Varētu teikt, es ņemu to Ivo Puriņu, kuram ir savas runas manieri, savu domāšanas manieri, un vienkārši viņu novelku tā kā ķermenīt emocionāli atstāju. Bet manā ķermenī ir palikušas zināmas kustības no Ivo Puriņa, zināmi, kā saka, triggeri. Lai ieietu tanī, man vajag no emocionālā ego personības atbrīvoties. Jo viņi it kā mani sasien un veido to schēmu, kas mums visiem ir, ka mēs visu laiku pēc kaut kādiem paterniem atkārtojamies. Kā mēs runājam. Un tagad, piemēram, es nodarbojos ar to, kad divas burvis, otru sauc Elza, ļoti jūtīgas sievietes, kas jūt smalkā plāna nianses, palīdz man izravēt, kā saka, visus gružus, kas palikuši, visus mazākos, tādus netīrumus, kur es aizķeros, kur apmēram tā, ka es runāju, es varu nofēlot. Un kaut kādā veidā man ir miers, man ir komforts. Un viņi saka, nē, meklē. Un es meklēju, viņi saka, sazinies, meklē. Jā, un iekšā ir nosodījums pret kaut ko. Es saku, nē, ravē ārā, tas var pamaisīt. Saprotiet, lai radītu nodomu, maģijai jābūt ļoti tīrai. Un tur ir jāpanāk tas efekts, kad katrs vārds, ko es saku, pilnīgi sakrīt ar manu iekšēju emocionālo stāvokli. Un tas ir tas, ko es patreiz veidoju. Jo kalendārs, to, ko es Excelī rādu, es tagad gadu pateikšu. Es tikai tagad esmu sapratis to, ka tas kalendārs, ko es atcerējos, man ir tas pats, kas veļas mašīnas instrukcija. Bet beidzot pirms pusgada man pieleca, ka, ja man ir veļas mašīnas instrukcija, tad pastāv arī veļas mašīna, kuru var ieslēgt. Un tagad es to skatos savādāk. Man vairs neinteresē pēc šīs instrukcijas paredzēt notikumus. Man tagad interesē, kā šo laika mašīnu ieslēgt, kuras instrukcija man ir. Jā, es par budismu sācu interesēties. Man ļoti patīk viena doma, kas ļoti nomierina, ka tu neesi tavs prāts. Tu neesi tavs prāts. Jā. Jo cilvēks staigā riņķī un domā visu kaut ko pie sevīm un aizvainojums un dusmas un tās domas tur galvai cauri ir 20 vai 40 tūkstoši domu dienā. Tu visu laiku domā un tu nevari beigt domāt, un tad citi mēģina meditēt, kā apstādināt to domu plosmu, bet tik un tā meditācijas vidū atcerās jokaidī, bet ētika mašīnā jāmēr. Un tādā garā, bet tas baigi interesants moments ir, jo ir tāda krieva zinātniece, Tatjana Čiņogorska tāda, kas pateica, ka taisīja pētījumu par smadzenēm cilvēku galvā. Un tur diezgan gari jāstāst, bet tas rezumē ir tāds, ka viņi saka, ka izskatās, ka tas, kas mums atrodas galvā, ka tas nav objekts, bet subjekts. Ka mums galvā dzīvo zvēriņš, kas ir smadzenes, kas tur kapā pa sevīm un rosās. Un mēs domājam, ka mēs domājam. Ja? Tāda interesanta teorija. Un tas arī sasaucās ar to budismu štēli, ka tu neesi tavs prāts. Jo ļoti bieži, piemēram, man ir bijis tāds gadījums, ka es sevi pieņemsim pa ielu, un es atceros no bērndārs kaut kādu puisīti, no savu bērndārs, 40 pāri, kādā sakarā. Kurš man atsūtīja to atmiņu vai to domu? Es to nevēlos domāt. Es vispār kādā sakarā es atceros, vai arī, piemēram, vakarienes mājās, klausies, es atceros pēkšņi, tur slaucīgi rīdu, un man pēkšņi galvā skanēt mima doma, mima sada, un šagait, raz, dva, trī, kaut kāds krievu dzējos, no sovietskого soldāta. Es saku, kas tas pa krievu dzējo? Es saku, viņš skana galvā pēkšņi, ja? Un ir šādi momenti, kad kāpēc vispār kaut kāda tāda doma? Tā vajag. Saproti, te mēs nonācam pie galvenā. Mēs esam apokalipsē. Un praktiski
Kāpēc es esmu sācis ar šo attīrīšanu, ar ravēšanu, nolaišanās līdz visām niansēm savā dzīvē, retrospekcijā, kur man liekas, ka es rīkojos labi, bet patiesībā slikti. Nu, teiksim, tikai no sava egotripa man liekas, ka es baigi jaukais, labais esmu. Un, kad tu parocies dziļāk, tu atrodi, kur tu esi kaut kādas ārišķības, slēp bailes, kur tu esi tādas, vai kā es tagad palīdzu slēpēt tādu. Bet no kurienes rodās doma, tev ir skaidrs? Ir skaidrs. Dotajā brīdī apokalipsē šīs te domas, kas vienkārši tā parādās, viņas ir kā pavedieni, kas tev grib norādīt uz kaut kādu tādu pavediens, uz kaut kādu problēmu, kuru tu atraisot, vari vieglāk dzīvot. Vakar es saku, es lauku rītni atceros skolā, kā es padomu laikā gāju skolā arī. Atceros krievu valodas klasē dzejolīti, ko mums mācīja. 1900 kaut kādā 88. gadā. Ja? Es tādu dzejolīti, neesmu vispār 30 gadus neesmu dzejolīti, domājis par to. Un tas man šķiet ārprātīgi interesanti, jo es arī diezgan bieži, kā daudz cilvēku, netiek gan, tu domā kaut kādu herņu pie sevīm, tu pie stūrs, tu esi laimīgs, un tāpēc cilvēki viņi iedzert, viņi var nedomāt un aizmirsties, ja? Bet tā ideja, ka tu neesi tavs prāts, ka īstenībā, ka tu esi dvēseli, tu esi pilnīgi cita būtība, ne? Un ka tas tavs prāts, tas ir, godīgi sakot, iespējams, tas tevi neatiecās. Nē, tev pateikt tā pavadiena nozīme, par to sapnis, tev ir tieši jāietenī vecumā, kurā tu to dziesmu dzirdēji, to puiku redzēji, un jānoķer, jādabū atpakaļ sajūta no tā vecuma. Kā tu tad skatījies uz dzīvi? Jo problēma ir tanī, kad mēs augot, mēs bērni, mēs it kā sajūtu līmenī, mēs vēl esam pareizi, mēs pareizi vibrējam, bet mums nav cietajā diskā informācijas, mēs esam ņopatnī, saprotat? Mums nav tās informācijas cietajā diskā, mēs nevaram sasaistīt lietas, vēl neesam apguvuši pasauli, bet vibrējam mēs pareizi. Un tālāk augot lielāki, mēs bieži vien apgūstot pasauli, piepildam sevi ar dažādiem izkastiem. Un lieta ir tāda, tā miskaste nogalina, saprot, to bērnu. Zini, kā sakrāmē ar grabažām tam bērnam virsū. Ot, lūk, tas bērns ir jāatrod un jāizvelk tā viņa vibrācija, tā viņa sajūta. Tev ir zīme. Izvelk to bērnu sajūtu, tas ir apmēram aizķeries aiz tās muzikas, atrod vēl citas lietas tanī vecumā, kā tu skatījies. Ieej tanī sajūtā, aizmirsti, kas tu esi. Iedomājies, ka tu esi viņš. Nevar iedomāties, teiksim tā, uz kortečkām apsēdies tā kā, saproti, kā tu skatījies no viņa skatu punkta, dabū to sajūtu, tas tev baigo enerģiju dos, jo lieta ir tāda, ka, ja mēs varam mūsu vecumā dabūt to bērniņa sajūtu, es vienmēr saku, vajag sajūtu meklēt laikā pirms dzimuma brieduma. Tad mēs jau sākam drusceņi, aiziet citā fāzē. Tas ir 8 gadi līdz 12. Un tur kaut kādas zīmes, tad mums tā sajūta vajag izvilkt, viņā ieiet, un tur ir spēks, tur ir enerģija. Parunāsim par to matricu, ko tu šodien vairākas reizes pieminējis. Tātad tā ideja ir tāda, visi, kas redzējuši filmu Matrix, kas nav redzējuši filmu Matrix, mēs dzīvojam simulācijā, tātad ilūzijā kaut kādā, tāda ir ideja. Simulācija, kad īstenībā, piemēram, es runāju Latvijas, es tagad neatceros viņas vārdiem, bet vadošo hipnoloģiju, viņi teica, ka cilvēks katru sekundi krīt transā uz kaut kādu brīdi, un kad mēs no dienas beigās, mēs esam nodzīvojuši veselu dienu, bet mēs dienas beigās atceramies tikai tos brīžus, kad mēs neesam bijuši transā. Piemēram, cilvēks atbrauc mājās ar mašīnu, viņš neatceras, kā viņš atbraucis īsti ir. Pie sarkaniem apstājās, pie zaļiem sāk braukt, pārkārtojās viss, bet tas viss notika autopilotā kaut kādā tādā. Jā, un tad ir kaut kāds moments satikt čomu, kurš čau, un to viņš atcerās. Brīdī viņš nebija transā. Un tie ir līdzīgi ar to matricu, kad īstenībā mēs visu laiku atkārtojam kaut kādas kustības, kaut kādu vārdu, kaut kādā simulācijā, tie paši pieredumi, apēdam to pašu, sežamies divānā, ieslēdzam televizoru, aizējam apguļamies, pieceļamies, padzeramies, un tā dzīve. Andri, ir viena tāda lieta, es tev pateikšu. Uzķert domu. Ir tikai šī telpa, tur ārpusē nekā nav.
Tur nav aiz loga, tur nav nekā, ir tikai šī telpa. Tur nekā nav. Bet, ja tu paskatīsies pa logu, tur parādīsies kaut kas. Tanī pašā momentā, kad tu paskatīsies kvantu fizika. Patiesībā, kamēr tu neesi paskatījies, kamēr es aiz aizkariem neredzu, tur nav nekā. Un mums ir, varētu teikt, visai cilvēcei, kā sugai, ir kopējā vienošanās. Kas ir koks, kas ir akmens, ūdens ir šķidrs, uguns ir karsta, kopējā vienošanās, kā viss izskatās. Un šī kopējā vienošanās, atkarībā no mūsu piedzimšanas, ko es sakrālajā kalendārā skatos, katram ir sava kaut kāda novirze, kā viņš šo realitāti redz. Tas ir uz kopējā fonā ir savs egotrisms. Bet, piemēram, ja līst lietus, viņš taču līst, vai ne? Vaļējais lūzums. Viss ir tāds, relatīvs. Bet vaļējais lūzums ir ļoti sāpīgs, redzams, un 99% cilvēku brauc uz slimnīcas uzņemšanu. Tas kā neliekās. Es esmu iemācījies vienu lietu, kā saka tēt, kad, piemēram, cilvēks ar vaļējo lūzumu, viņam jāpalīdz ielikt šinās, apsaitēt. Bet nākamais, ko es viņam gribētu uzdot, stop! Tagad padomā, priekš kam tas tev bija vajadzīgs. Cilvēks no sākuma apjuktu. Kā, man ir lūzums vajadzīgs, tu ko te runā? Man tas pilnīgi nav vajadzīgs. Nē, es viņam teiktu. Ja tu salauzi kāju ar vaļējo lūzumu, tu to gribēji, nevar neko izdarīt, ko tu negribi. Atrodi iemeslu, kāpēc tev tas bija vajadzīgs. Patiesībā pats interesantākais, kā matriks darbojas, kad cilvēks rada sev lietas, kas viņam vajadzīgas. Pat ja cilvēks rada nejaukas lietas, viņš rada tāpēc, ka tas viņam ir vajadzīgs. Un šeit ir jāatrod, kāpēc viņam tas vajadzīgs. Ja viņš radot šādas nejaucības, uzdos pareizo jautājumu, kāpēc man tas vajadzīgs, un atradīs to, ka viņam tas bija vajadzīgs, un viņš pats sev tādus sūdus ir radījis, tad vairāk viņam dzīvē negaidītu sūdu nenotiks. Viņš sapratīs, kā viņš to rada. Viņš ir baigi interesanti arī par to matriksu. Ka mēs dzīvojam to dzīvi, mēs darām to, kas ir jādara tur un tādā garā, un tad ir tādi laimes un ekstāzes brīži tādi. Piemēram, es atceros kaut kādu 2090. gadu beigas, laikam tās bija, mēs vinējām Saukrastos streetballu. Saukrasta kokteils bija tāds pasākums. Un mēs vienkārši vinējām, un mums iedeva tagad to kausu un kaut kādu milzīgu šampāniešu pudeli. Un es to šampāniešu tā kļung dzēru, ieskrējos Saukrasta jūrmalā un lecu ūdenī, un man iesprīdēja sejā saules gaisma. Es tāds ierāvis viegli. Tā saules gaisma iespīd sejā, un es biju absolūti, es atceros to laimīgs. Absolūtā ekstāzē un laimīgs. Ja? Un kas tie ir tādi pa mirkļiem, kāpēc viņi nevar būt biežāk? Kāpēc cilvēki nav biežāk laimīgi un biežāk ekstāzē? Bet pārsvarā jūtās, ok. Kā tu jūties? Normāli. Ir būt laimīgs. Un, protams, kā. Tāpēc, ka, lai būtu laimīgs, pēc tam ir jāstrādā, jānopelna. Tu nezini, kā tu strādāji, bet tu kaut ko izdarīji. Es, piemēram, teiksim tā, kad es pazaudēju emocionālo formu, es sapratu, ka tas ir noticis pēc vienas lietas. Es vienlaicīgi raudāju un smējos. Iedomājies tās emocijas, ka tu raudi un tu smējies, un tas ir vienlaicīgi. Es nekad tādu nebiju izjūtis. Tas ideāls realitātes šovu šitais dalībnieks, jo ideāli Slavnības bez filtra sērija ir tāda, kurā gan raud, gan smējās vienā sērijā. Un tādā. Klau, tu runā arī par to, ka Covid laiks, ja, tu daudz par viņu runāji internetā, vai ne, kas tas ir par ārprātu, kas notiek un tā tālāk, un kurš uzņemsies atbildību, vai ne, par visu to teātri. Bet, ka tā esot bijusi teātra izrādes pirmā daļa tikai, un ka sekos otrā, tavuprāt. Kas tā otrā ir pa daļu? Otrā daļa? Jā, ka to es skaties, idioties otrā daļa, būs otrā daļa, kad apokalipse un ko tu ar to domā? Pirmā daļa pirmkārt neizdevās. Pirmā daļa neizdevās, tāpēc, ka praktiski mums katram ir savienojums ar dvēseli. Un viņi bija plānojuši veikt ar šīm potēm mazliet izmaiņas, varētu teikt, cilvēka DNS, lai šo te savienojumu
nu, varētu teikt, dezaktivētu, nogrieztu, un tie cilvēkam nav savienojums ar dvēseli, saprāts viņam ir, tad svēta vieta tukša nepaliek. Tad viņi iedomājās, ka varēs par raidstaciju vadīt cilvēkus caur informāciju, caur masu medijiem. Jo praktiski līdz šim, lai ko arī avīzes nerakstītu un televizors nerādītu, jebkurā gadījumā cilvēkiem bija tas vēl kanāls, daudz spēcīgāks savienojums ar dvēseli. Un tagad galvenais šī projekta mērķis patiesībā bija cits, kad vibrācijas aug. Un no sākuma, kad vibrācijas sāka augt pirmajā līmenī 1 pēc 87. gada, viņi izrēķināja, ka, ja vibrācijas paaugsies, tad apmēram 15 gadu laikā visa cilvēce kļūs par telepātiem. 87. gadā to izrēķināja. Un tad, kad viņi to izrēķināja, tad viņi izdomāja, kā to novērst, ka iedos cilvēkiem mobilos telefonus, lai dezaktivētu telepātiskās spējas. Ja nebūtu mobilo telefonu, mēs būtu telepāti jo vibrācijas aug. Tagad dotajā momentā mums ir jāverās citiem failiem vaļā. Man ļoti patīk filma Lūsija, tāda, kur meitenei narkotikas uzsprāga, un tad viņai verās tie faili. Lūsija. Jā, es atceros, jā. Un tagad redzi, ne jau pa 100, bet dotajā momentā Šumaņa frekvences ir tādas, ka pārsvarā cilvēkiem no 5% vajag atvērties uz 8 minimums. Bet, ja cilvēkam atverās vairāk, telepātija tikai viena no spējām. Gaišredzība vienkārši iet automātiski visiem. Kā tu domā, tādu sabiedrību tad var vadīt? Jā, grūtāk, protams. Un tāpēc viņi dara visu, lai kaut kādā veidā izdarītu, lai izjauktu savienojumu un lai cilvēkiem neatverās tā telepātija, gaišredzība un citas maņas. Kuras būtībā jau vajadzētu būt atvērtas, notiek apzināta bremzēšana. Un dotajā brīdī ir tāda lieta, kad viņi redzēja, kad tas viņu pirmā akcija nenostrādā tā, kā viņi gribēja. Jā, daļa cilvēku, kuri pārsvarā ar neokorteksu nedomā, daļa cilvēku vadām. Kas ir neokorteks? Tās ir smadzenes sastāv no 4 reptiļu smadzenes, pamatvajadzības. Tālāk limbiskās smadzenes, kas ir emocionālās, kas sievietēm ļoti attīstītas ir. Tad ir apskaidrotie beigās. Jā, un tālāk ir neokorteks, kas domā, spriež, izdara loģiskus secinājumus. Un aiz neokorteksa vēl lieta astrālā plāna, tas, kas uztver vispār laukus, informāciju. Un lieta ir tāda, ka tās, kādā to teikt, tās parastās pamata smadzenes uz viņām var iedarboties ar dažādiem starojumiem, ar gamma viļņiem, ar visu ko. Tas ir reptiļu smadzenes, kas atbild par pamatvajadzībām. Un pēc tam, kad redz, ka tas nesanāk, uztaisīja kara teātri, arī teātris. Viss jau sarunāts. Nevajag jau... Domā, Ukrainā sarunāts viss ir? Es negribu par to runāt, es vispār negribu runāt par politiku, es zinu, ka viss ir sarunāts. Es zinu, ka viss ir sarunāts. Es zinu, kas notiek, kā es zinu, ka viss sarunāts, kā lai to pasaka viens, kā saka pierādījums. Es dzirdēju, kad es par to teicu, kad Elons Masks pateica, no sākuma visu tur atklāšu, uzlauzīšu, un tagad pateica, visi eju prom no saviem pienākumiem. Viņš te kaut arī ģēnijs, kaut arī viņš pieder tur pie kaut kādiem. Viņam ir interesanti ar to tīrīšanu. Bija nodarboties celt visu augšā. Un viņš visam noticēja, tagad visu izcelsim. Un tas, kad viņam pateica, zini, Elon, šito nevajag. Šito mēs nevaram cilvēkiem rādīt. Klausies, mums skatās Latvijā cilvēki, mums skatās arī Amerikā, Norvēģijā, Anglijā, Vācijā, starp citu mazliet. Kas ar Latviju būs, kā tev izskatās? Es paskatījies zvaigznēs. Viss jau ir. Visi jau saka, viss ir atvērts. Kas ar Latviju, kā saka, būs? Vēja torņus, cik es redzu, tos torņus saliks, bet propellerus neuzliks, saproti. Mums kā vienmēr viss paliek nepabeigts. Tagad ir Pāles Daugavā. Daudzās vietās Latvijā stāvēs kaut kāda milzīga stābe Eifeļa torņa augstumā. Priekš kam viņi tur stāv? Šlesers būs Rīgas mērs.
Es neesmu skatījies. Man, teiksim tā, man ir daudz ieraksti, kur es aprakstu pirms vēlēšanām, pasaku, kas vinnēs, kādas partijas tiks, un ir sakritis par 80%, bet šoreiz es neskatos, jo melo pilnīgi visi, pilnīgi, absolūti, nepatīkami vienkārši. Es negribu tā līdz priekš kā man tam tērēt laiku. Parās mazliet tev tā skrēlīts, un tu kā Maija un Tolteki un tā, bet tu tomēr saki, Jēzus Kristus tu viņu nosauc par burvi mūsu sarunas sākumā. Burvis tas ir būtībā nepareizs. Es teiktu avatars. Vispār, teiksim tā, Jēzus Kristus tā ir programma. Teiksim, bet bija arī persona, Jēzus persona, kas nonesa Matrixa aplikāciju, kā no Matrixa iziet. Iedomājies aplikāciju. Mēs, piemēram, telefonā ir aplikācija, ielādē un izdari. Jēzus Kristus ir karte vai aplikācija. Un to karti un aplikāciju var pat evaņģēlijos atrast, kur ir cenzēti un viss. Un lieta ir tāda, ka, ja tu piemēram, gribi saprast, kā lai to pasaka, kāds man cilvēks prasīs, kas ir, kā saka, Jēzus Kristus ideja, kurai tu tici, dēļ kā tu dzīvo, es teicu, baznīcā viņas nav. Nevienā no kristīgo reliģiju atzariem viņas nav ne tuvu. Tas ir apmēram tā, kad, redziet, man atnāca, tu par vīzijām saki, es pateikšu, man atnāca vīzija, kad otrā atnākšana būs 32., 33. gads, 2000. Un kad tā Jēzus atnākšana notiks savādāk. Un tas ir ierakstīts Apokalipses grāmatā. Pēkšņi 144,000 zemes cilvēku būs Jēzus. Viņš otrais atnāks, bet tas būs savādāk, ka viņa gars ies vienlaicīgi ar 144,000 un visi būs īsti, neviens nebūs viltvārdis. Jo tas tiks izdarīts tāpēc, lai nepieļautu to nenormālo un diezgan pretīgo personības kultu, ko viņu uzcēla. Saprotiet, cilvēce izdarīja pilnīgi pretējo tai vēstī, kuru viņš cilvēcei nesa. Pilnīgi pretējo. Tas ir apmēram tā, kā saka, lai to mazliet izlabotu. Tas jau nav brīnums, tāpēc, ka vispār jau kristīgā ticība tā papildus izpildījās 321. gadā pēc Romas imperatora Konstantīna politiska lēmuma. Pirms vēlēšanām viņš pasludināja, ka kristīgā reliģija tagad būs Romas impērijas galvenā reliģija. Bija reāls politisks lēmums. Pirms tam viņš vēl nenogurs organizēja kristiešu plosīšanu Kolizejā. Tā bija galvenā izklaide. Nobadināt lauvas 10 dienas un iegrūst tur 200 kristiešu. Un aplaudēja un priecājās. Un tas pats cilvēks tam pasludināja to par galveno reliģiju. Tas ir tā. Klausies, mēs tiem varētu vispār 2 vai 3 stundas runāt, mums tie ierobežotais laiks. Bet šeit ir viena, kā saka, cita lieta, kad, ja mēs, kā saka, runājam par to ticību, tad tagad mēs esam apokalipsē. Saproti, katram cilvēkam ir jāapzinās, ka Kas ir apokalipse? Pasaules gals? Nē, tā ir apokalipse tulkojas kā augšām celšanās. Tas ir moments, kad katra cilvēciskā dvēseles vērtība tiek svērta. Un tāpēc ir pandēmijas, tāpēc karš, tāpēc viss tiek svērts. Viss tiek svērts, un apokalipse jau pierāda tās, tu apskaties, kas komandē. Tas ir viss uzrakstīts. Kad 9 slimie rādīs uz vienu veselu un teiks, tu esi traks, tas viss ir uzrakstīts, viss tas notiek. Cilvēki tagad nesaprot, kas notiek. Es saku, atveriet, to visu pirms 500 gadiem uzrakstīja, tas visu laiku bija atvērts. Tagad, kad tas notiek, jūs neticat. Tas ir vienkārši tāds realitāšu sadalīšanās laiks. Katrs nonāk tur, kur viņam vajag. Klau, bet tās nav taro kārtas. Kas tas ir? Tas ir taro kārtas. Tu izliks man kaut ko. Man jautājums jādomājās galvā. Vai kā bija taro kārtīm? Es baigi sen man liku. Jautājums tev galvā, kā saka, es ar šitām nekad neesmu strādājis. Es tāds prikolīgas bērnu. Kas tev galvenais, kā saka, dotajā brīdī? Dotajā brīdī man padomāt, jā. Iedomājos. Varu pateikt tā, ka es tev varu vienkārši pateikt, ka kaut ko pilnīgi jaunu uzsāksi. Pilnīgi jaunu uzsāksi. Ja tev ir, kā saka, jautājums, kā saka, par to, kad kaut ko noslēgt, tad tev nav ko noslēgt. Man viens darīt vai nedarīt? Man ir viens jautājums. Tu jau dari.
Tu jau dari. Nē, to es vēl neesmu uzsācis. Jā, es tev saku, tu uzsāksi jaunu. Šeit nav lieta man atbildēt, tu viņu uzsāksi. Tāpēc, ka tu jau tā esi izlēmis. Jā, labi. Un praktiski... Kā sanāks? Labi, laikam sanāks. 4. arkāns imperators. Vienkārši ir viena tāda lieta, tev jāuzņemās atbildība. Tev būs palīgi, bet atbildēsi par visu to. Un tikai tu. Nē, jautājums ir, vai taisīt lielo Zaiskārs tūru 26. gadā, 25 gadu tūru vai netaisīt? Jā, tu saki, ka jātaisa. Plakāts ir uztaisīts. Palīgi būs. Būs palīgi. Tur būs koncerta aģentūra, kas to taisīs. Bet tev ir arī... Bet tur diezgan daudz tie koncerti, zin kā. Vajag, lai cilvēki atnāk uz viņiem. Saproti, varu pateikt tev vienkārši, kā lai tu pasaka, ir cilvēki, kuriem tu patīc, viņi atnāks. Ir cilvēki, kuriem tu nepatīc, viņiem būs iespēja izklausties un tevi aptaisīt. Tie arī atnāks. Skaidrs. Tu to izdarīsi. Nē, zinām, mums jātaisa rādījuma cikls, principā, tā īsā sarunā, bet kas ir galvenais, ko tu vari pateikt? Galvenais, ko es varu pateikt, kāpēc šeit taro kartas paņem? Galvenais, ko es gribu pateikt cilvēkiem, kad vienmēr iet runa par iegūtību. Mēs varam runāt gudri un plaši, bet tas, ko es pēdējos 6 gadu laikā, mēs sākām ar zīlēšanu, un pēdējo 6 gadu laikā, ko es esmu izdarījis, es domāju, kā vispār to pagriezt tā, lai likteni cilvēkiem. Uztaisīju vienu liktenes spēli, kas balstītos kalendāru, strādā, labi strādā, bet tas ir sarežģīti un cilvēki viņu it kā nav nepierasti. Kā ričurāču. Un tagad es izveidoju to, lai nav pie zilnieces jāiet. Spēli, kur cilvēkiem izdala pa 8 kārtīm taro un izspēlē savu likteni. Un praktiski, ko izspēlē, tas piepildās. Tā kā Jumanji. Un, teiksim tā, kad, ko mēs varam iznest pasaulē? Tu saki, ka Latvijai būs, es pateikšu. Kāpēc es izdomāju to spēli? Tāpēc, kad mēs varam iznest kaut ko tādu, ko citi neiznesīs nekad, jo citi ir kaut kādā veidā kompjuterizēti, mehanizēti. Mēs varam iznest tādu to piesitienu maģisko, ka mēs kaut ko mākam, ko citi nemāk. Čigāni ir mazliet jau degradējušies, narkotikas tirgo, bet mēs varam būt latvieši. Mēs sakam latvietis kaut kur pasaulē, tur saka, tu esi latvietis, davai izdari šito. Es zinu, latvieši to māk. Saproti, kā agrāk teica čigāns, tad pazīlē, čigāni to māk. Izliec laimi. Ar čigāniem vispār ir interesanti. Man viens pilnīgi adekvāts vecs, vēl tāds, godīgi sakot, tāds paskarbs, ciniķis tāds, jā. Es zinu gadījumu, tas bija kaut kāds arī 90. gadu beigas. Džeks atveda mājās, ienāk mājās un rāda sievē vecu, netīru ādu, dermantīnu jaku. Un stāst pasties, cik es nopirku krutu ādas jaku pa dārgo tikko no čigānietes. Un viņš saka, vecais, hello, kas tas pa sūdu ir? Un viņam vienkārši viņš šedēja mašīnā, pienāca pie lokšķi, un vienkārši hipnozi vai kas. Un viņš nav tāds zēns, kurš tur baigi tur uz visu padodās. Arī tur bija dienējis. Jā, un viņš nopirka pa dārgo pilnīgu sūdu. Vienkārši, un pēc tam viņam atlicis vaļā tā kā viņš... Jā. Un kā? Latvieši būs tauta, kas ar šādu lietu, caur savu enerģiju, nevis krāpt cilvēkus, bet labas lietas dara. Jā. Un tas ir tas, ko mēs varam nest pasaulē. Mēs varam praktiski pārveidot realitāti, ja sāksim ganīties, bet vienkārši sāksim maģiski viņu veidot. Tas ir apmēram tā. Tu gribi, tu ieraugi. Kā tā programma tev iet, kā tu brauc tanīs, saproti, par Latviju. Kā cilvēki ir sajūsmā, izklaidējās, ieraugi to visu, tas viss realizēsies, viss saliksies. Latviešiem ir spējas radīt realitāti. Tikko mēs pārstāsim cepties par visu šito teātriem visiem, lai kādi viņi nebūtu, un sāksim radīt savu realitāti, tad mēs varam pasaulē parādīt, ka nevajag nekādu cilvēka pasi, lai ietu tur, kur tev vajag iet. Tas ir apmēram tā. Tu runā ar policistu, tev visus tur aptur ar kaut kādu tur parādu tur pasi, vai ka tu tur vakcinēts vai nevakcinēts vai kaut ko. Lai tevi policists palaid. Klāt, cilvēki grib tev sameklēt, aprunāties ar tevīm vai kaut ko tam līdzīgi. Facebookā var rakstīt? Facebookā Ivo Purins ir.
Man liekas, Instagramā jāatjauno būs darbība. Tas ir viss TikTokā notiek. TikTokā. TikToks ir īsos vidīgs. TikToks tās pats kā Instagrams, tikai tur visam ir jānotiek tā pusdebīli un prikolīgi. Tad būs skatījumi. Ja tu tā runās tā mierīgi un iedzīgi. Man jāaiziet līdz tam īstajam drivam. Dotajā momentā ir tāda lieta, kad es tagad eju tādā dziļumā ravēju sevi. Bet tad, kad ir izravēts, vēl vajag tās puķītes dabūt, bet īstas. TikTokā ir visvairāk tā kā arī forši cilvēki, bet visvairāk arī deģenerāti pilnīgi. Tur vienkārši debīlismu tur ir next levels tāds. Bet arī krutas lietas. Jā, tā kā, paties, Rožlīkos tik saimā, pateicoties TikTokam. Aleksejs, jā. Nē, tas ir tā, ja runājam par to. Bet tā ir atsevišķa saruna. Tas ir powers mūsdienās, tomēr sociālā tīkla. Tur uzrunāt ļoti. Tas jau ir kaut kāds īstenībā kaut kāda mati. Kad tu skaties savā plasmas ierīcē un uzrunā tūkstoši. Jā, es saprotu. Latviešiem, piemēram... Tas no vēla, tas no Dieva nav šitais. Jo, protams, tas no viņa. Bet ir viena lieta, ar ko, piemēram, es cīnos pats. Visur deģenerāti, visur zagli, visiem muļķi. Es ne tikai cenšos tā neteikt, bet pat nedomāt. Jo praktiski tā, kad ja es viņus ignorēju, viņi nedabū enerģiju. Ja es pat viņus pieminu, viņi dabū enerģiju augt zelta. Tam ir jābūt gatavam, vienkārši jau pirmajās reizēs tā būs. Vienkārši tev jāsaprot, kad... Jā, tā kā tā. Labi, Ivo, super bietieni parunāt. Man patīk, ar tevi. Jā, es tad Ivos, man patīk, tu esi tomēr sauļu salicējs, laiks, stalkers, šamans, šovs zvaigznes. Jā, un viss pārējā piņa. Paldies, skatieties, komentējiet, laikojiet, šērojiet un varbūt arī, kā saka, pastīties tā kārtīgi un pavalsties, ko mēs runājam. Paldies, šodienas viss pagaidām tā. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andri Kiviču.